Šogad Jānis Linde, trešajā rindā arī Mārts Kārkliņš un arī Kaustēts, iepriekšējais čempions, pirms Linde sāka savu fantastisko lidojumu. Jānim Lindem šogad jau trešais čempiona tituls pēc kārtas, tagad 3 gadus. Mums šeit ir, Karols Linde vadībā šajā klasē. Un tad ar uzmanību startam. Normāls pasākums, tā kā Borulā apmēram izdarot, viņš šipā sagādāt, bet kaut kā šitie iztaisno, šitie vairāk jāatmakā to. Brunimā mums ar mašīniņš nonāks Jānis Linde 2. vietā, Artis Sarkans 3. Graits Kosevs 4. Jānis Linde 5. Kaustēts 6. Mārts Kārkliņš 7. un Edijs Zīmes 8. vietā. Mārts Kārkliņš garām Kalvim tētam. Arvars Cieniņš vadībā, Balots 2. Sarkans 3. Gusevs 4. Līdz 5. Kārkliņš ir 5. Gusevs 4. Mārts Kārkliņš ārējā Balots cits rādījus, nav nepareizi, ir pareizi, ļoti labi bišķiņi varbūt, ka pat tālu izvilkās viņa līkums, bet likās, ka tā vajadzēja darīt, tā kā viņš darīja, jā. Arvars Cieniņš vadībā, Balots 2. Mārts Kārkliņš 3. Gusevs 4. Kaustēts jau ir 3. pozīcijā. Jānis Linde 4. Sarkans 5. Gusevs 6. Kārkliņš 7. un Zīmes 8. vietā. Un brauciena līdzi. Jānis Linde būs 2. Visi kopā Himnilo Darmans Cieniņa. Linde jau 2. startējot no 3. rindas. Balots 3. Sarkans 4. Tēts 5. Kārkliņš 6. Gusevs 7. un ar problēmu viņu Edijs Zīmes nevar piedalīties šajā pasākumā cīņā par pozīcijām. Arvars Cieniņš finišā 1. vietā. Jānis Linde lielisks sniegums 2. vieta. Jānis Balots 3. Sarkans 4. Tēts 5. Kārkliņš 6. Gusevs 7. un ar burkuļojošu mašīnu, burkšķošu pareizāk mašīnu finišam tuvojas arī Edijs Zīmes, kurš iepriekšējā posmā